Mani sauc Antons Ganzjuks, es vādu Microsoft biznesa grupu, tepat Accenture Baltijā. Mēs nodrošinām pakalpojumus, kā saistīti ar tiem produktiem mūsu klientiem. Kā jau saku, mēs mācām klientus mīlēt IT, mīlēt sistēmas un tā tālāk. Bet kāpēc mēs tad esam šeit? Ja? Kam ir vajadzīgi augsti kvalificēti speciālisti? Paceliet rokas. Man noteikti. Ja? Man liekas, visiem mums, un ne tikai man, kā industrijas pārstāvjiem, te noteikti ir vajadzīgi, lai veidotu tas augstākā klases pasaules produktus tepat Latvijā. Pārdot to uz ārzemēm varbūt, ja, un tad veidot tos augstās pievienotas vērtības produktus. Domāju, Latvijai tie ir vajadzīgi, lai stiprinātu mūsu ekonomiku un virzētu to ekonomiku uz priekšu. Mums visiem tie ir vajadzīgi arī tāpēc, ka tie jaunieši, kas tagad sēž skolas solas, pēc 5-10 gadiem viņi izies darba tirgu, un viņi būs tie, kas maksās mūsu pensijas. Un augsti kvalificēti speciālisti, viņi nopelna vairāk kā vidēji. Un viņi samaksā tos nodokļus. Tas tieši un netieši viņi arī samaksā vairāk nodokļus, pērkot produktus un ieguldot ekonomikā. Principi ir visiem. Bet tāpēc mēs esam šeit. Tāpēc es skatos tagad tur jums. Un jūs esat tie, kas strādā ar tiem jauniešiem ikdienu, kas iedrošina viņus, kas ievirza viņus. Jo nav noslēpums, ka daudzi no viņiem pašlaik arī nezina, ar ko viņi grib nodarboties. Arī tie, kas ienāk IT. Saka, es gribu būt IT. Bet es nezinu, kur es gribu fokusēties. Es nezinu, kur es gribu specializēties. Varbūt es gribu būt par labu tehnisko specialistu. Varbūt es gribu būt par labu projekta vadītāju. Mēs redzējām par to salīdzinājumu ar puišiem un meiteni. Meitenes neizvēlas IT. Kāpēc viņi neizvēlas IT? Varbūt viņi domā, ka tas ir tikai tehniskas profesijas, tikai kodēšana, bet tas tā nav. Testēšana, datu analīze, lietotāju prasību specifikācijas, viss kas meitenes noteikti var iegūt daudz no tā. Un mēs visi. Jā, bet ko tad darīt? Kā tad jauniešus ievirzīt? Un kā viņus padarīt konkurentspējīgus? Mēs gribam taisīt konkurentspējīgus profesionāļus. Un kas ir konkurentspēja? Tā ir pirmkārt ar spēju mācīties. Spēja mācīties visu laiku attīstīties. Un mēs sākam mācīties no tā brīža, kad mēs piedzimstam. Mēs sākam mācīties staigāt, mēs sākam mācīties runāt. Viss sākas no ģimenes, pēc tam iet bērnu dārzs, socializēšanas. Informācija tiek padota mums strukturēta veidā, mēs to uztveram. Vēlāk skolā tā informācijas ir vairāk. Bet mums pašiem arī jauniešiem pašiem jāmeklē informāciju, jāspēj to analizēt, strukturēt, veikt secinājumus. Un tad augstskola atnāk vispār ar lieliem informācijas apjomiem, tad to informāciju arī jāprocesē. Tad jauniešiem visu laiku jāpielāgojas. Arī jūs esat šeit, lai mācīties, lai uzzinātu kaut ko jaunu. Tā ir rodas konkurentspēja. Tas ir viens. Otrs – efektivitāte. Konkurentspēju veido efektivitāti. Labs, kvalificēts darba spēks un efektivitāte. Kas palīdz efektivitātei? Rīki, paligrīki. Un arī šodien ir daudz paligrīku, kas palīdz arī mācīšanas procesā. Daži saka, ka tas slikti viņus izmantos. Es uzskatu, ka mums jādod jauniešiem spējas izmantot visus rīkus, kas šobrīd ir pieejams. Bet, ar vienu bet, viņus jāizmanto atbildīgi. Arī Accenture, mūsu lielas kompānijas vīzija jau 2 gadu pēc kārtas, viens no mūsu stratēģijas prioritātēm ir mākslīga intelekta izmantošana atbildīgi. Mēs saucam to responsible AI. Mēs to sākam klientiem, mēs to sākam konkurentiem, mēs to sākam mūsu partneriem. Rīkus jāizmanto atbildīgi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ne visa tā informācija, ko Rīks vai tas Generative AI, kas šeit ir parādījis, tas var iedot jums atpakaļ, ir izvērtēta. Jums pašam ir jāizvērtē, kas no tā ir vajadzīgs, kas no tā ir patiesība, kas nav patiesība un tā tālāk.
jāizvērtē, jāizdara secinājumus un tā tālāk. Arī jauniešiem tas jāmācās. Ja, teiksim, pie manis darba tagad nāk 2 jaunieši, 2 studenti, un viņi abi tehniski ļoti labi. Mēs viņus notestējam un novērtējam, un viņi abi tehniski, un vienam ir pieredze ar GenAI, otram nav, es izvēlušu tam, kam ir. Ja viņš būs efektīvāks. Es domāju, tas ir svarīgi, un mums visiem tas jāņem vērā, jo arī klienti par to saka. Un tā ir nākotne. Pilnīgi noteikti. Mēs runāsim tālāk, jā, tā ir pilnīgi nākotne, no tā nevar izbēgt. Jā. Bet kā tad viss sākas? Kāpēc tagad viss ļoti tik populārs? Īstenībā tas mākslīgais intelekta aizsakums ir 50. gados iepriekšējā gadsimta, kad brītu matemātiķis Alan Turing, viņš izvirzīja hipotēzi, ka mašīnas var domāt. Un tas bija visam interesanti, kā mašīnas var domāt. Un tad vēlāk viņš izgudroja to, ko mēs tagad zinām kā Turing testu, kas principā novērtē to mašīnu spēju domāt. Turing tests vēl joprojām tiek izmantots uz visam mākslīga intelekta modeļiem, platformām un tā tālāk. Ja. Tas bija pirmais solis. Tad parādījās neironu tīkli. Tad parādījās ekspertu sistēmas. Es zinu, ka Tehniskā universitāte arī bija tas priekšmets ekspertu sistēmas kādreiz. Tad mācīja konkrēti ekspertu sistēmu. Bez ekspertu sistēmas nav nekas, kā principā algoritmi, ko uztaisa cilvēks, sabūvē kaudzi ar noteikumiem, logiku starp tiem, un tad izmantoja tiejas informāciju. Un to modeli īstenībā var tā mašīna vai sistēma vai modelis var veikt secinājumus. Var uztaisīt diagnozi, ja. E-komercē to var izmantot, ko tad piedāvāt labāk vēl, teiksim, pircējiem, kā nākamo produktu. Ja viņš nopērk, nezinu, tur mobilu telefonu, noteikti jāpiedāvā māciņš, aizsarga ekrāns un tā tālāk. Tas viss modeļu bazēts. Bet ekspertu sistēma bija viens trūkums. Tie varēja darboties ļoti labi uz to, uz ko viņi trenēti. Un arī visiem mašīnu mācīšanas modeļiem īstenībā ļoti kritiskais ir tas datu apjoms, uz ko viņi trenēti. Tāpēc lielākais bums sākas tad, kad sākas interneta popularitāte. Jo ar ko ienāca internets? Internets ienāca ar datiem. Ļoti lieliem datu apjomiem. Protams, mēs te varam diskutēt, vai tam var ticēt, kāda ir datu kvalitāte un tā tālāk, bet tie cilvēki, kas nodarbojas ar modeļu pētīšanu, viņi zina, kur dabūt pareizus datus un kur tie ir. Ja? Bet, respektīvi, viss ar to sākas. Tad ir mašīnu mācīšanas, deep learning, viss aiziet augšā. Un tad galu galā pāris gadus atpakaļ ļoti strauja popularitāte krita augšā, kad sāka izmantot generative AI. Ar ko viņš atšķirīgs no tā, kas iepriekš? Viņš iedeva to iespēju izmantot mākslīgu intelektu ļoti plašam cilvēku lokam. Pirms tam mašīnu mācīšanas un mākslīgais intelekts bija ļoti sarežģīta lieta, kur tikai daži varēja apgūt. Un pēc tam daži tikai varēja lietot. Tagad mēs visi esam lietotāji. Un mēs zinām, ka jebkurš produkts, kas iziet masu pielietošana, viņš gūst ļoti strauju popularitāti. Tā arī sanāca ar GenAI. Bet ar ko tas viss iet uz priekšu? Ja? Teiksim, tas, kā GenAI iet visas mūsu dzīves sfēras, tas pilnīgi noteikti. Jo visas sfēras, kas ir ap mums, viņas visas tehnoloģiju virzīti pašlaik. Ja? Un tad GenAI tagad ir tas leduslauzes, ir tas lielākais virzītājs, kas virza tehnoloģijas un kas virzas uz priekšu. Jensen Huang, kas ir NVIDIA vadītājs, viņš teica, ka GenAI ir lielāks izgudrojums nekā internets. Jūs varat iedomāties. Uz kuriem tas virzīs mums, tas ir liels noslēpums. Labs jautājums. Man nav atbildes. Bet noteikti mans skats ir filozofisks. GenAI neaizvietos un neaizstās programmētājus. Es uz to skatos plašāk, ka GenAI palīdzēs IT un vispār dzīves spektram caur IT attīstīties. Kā tas ir? Un kad es
kad mēs redzam programmatēju, principā GenAI pataisīs procesus efektīvākus. Un šeit es nedomāju tikai par kodēšanu. Kad es domāju par IT, es skatos plašāk. Klientu prasību savākšana, tehniskas dokumentācijas izstrāde, funkcionālu prasību izstrāde, kodēšana, automatiski testi. To visu var efektivizēt. Jā, protams. Kas notiek ar efektivizāciju? Būs vajadzīgs mazāk resursu, lai to panāktu. Vai aizvietos? Neaizvietos. Viņš, teiksim, GenAI palīdzēs tiem cilvēkiem laiku savu, kas ļoti vērtīgs, virzīt nevis uz rutīnas ikdienas darbiem, bet uz kaut kādiem strateģiskam lietām. Un tas ļoti svarīgi. Līdz ar to, ja mēs runājam par aizvietošanu, nenotiks tuvākajā laika noteikti. Pilnīgi noteikti būs vairāk cilvēku tagad ir vajadzīgi un tādu, kas spēj tam pielāgoties. Būs arī vajadzīgi cilvēki, kas spēj veidot jaunus datu modeļus, koriģēt datu modeļus. Varbūt katram klientam būs vajadzīgi savi modeļi, uz kuriem bīdīt un strādāt. Bet tiem būs vajadzīgi cilvēki, kas to var darīt. Un tā pilnīgi ir jauna joma, kas būs. Un, starp citu, tikko Mark Benioff, kas ir Salesforce vadītājs, viņš nedēļu atpakaļ gājis ar paziņojumu, ka Salesforce šajā gada vairs nepieņems darba papildus cilvēkus, jo viņi ievieš tieši efektivizāciju ar GenAI. Es domāju, ka to principā jāņem vērā to, kas nevis tā, ka viņi neņems, bet viņi nepalielinās štatu. Protams, ka cilvēki, kas ies prom, viņi aizvietos ar jauniem, bet viņi nepalielinās štatu, ka principā visas IT kompānijas, aug, un tad rekurs Salesforce pateica, ka ne. Viņi tagad izmantos GenAI, lai strādātu efektīvāk. To saka Mark Benioff, bet ko tad saka dati? Ko saka ekonomikas ministrijā? Un kā viens no maniem vadītājiem bija teicis, Dievam es ticu, visi pārējie lūdzu nāciet ar datiem. Un tad rekur šie dati, ko mums saka ekonomikas ministrija. Viņi saka, kā pieprasījums uz 2030. gadu, un tas ir pagājušā gada pētījums, pieprasījums augs pēc augsti kvalificētiem augstākas izglītības specialistiem. Tas nozīmē, ka inženieri, ko universitātes spēj saražot, viņi noteikti nepaliks bez darba. Un tur ir darba pārpalikums. Tur trūkst vietas. Arī profesionāla izglītība trūkst vietas, bet pārsvarā tur arī inženieri. Bet kur tad pārpalikums? Pārpalikums rodas sociālas un humanitāras zinātnes. Un tā tālāk, jā. Tad viens ir, ko sagada ekonomika, otrs ir, ko grib jaunieši. Un es domāju, šeit mums ir tas starpība rodas. Tad atkal es skatos uz jums. Jūs esat tie, kas virzīs tos jauniešus pareizajiem sliediem. Un arī skatoties no vidēja atalgojuma, ko es jau pieminēju sākumā, jā, tad informācijas tehnoloģijas, tas vidējais atalgojums ir lielāks sektora, lielāks ar visam nozarēm. Es domāju, tas ir viens no tiem faktoriem, kas principā jauniešiem vajadzētu dzīt viņus uz priekšu. Bet vai tas tad ir? Realitāte ir bišķiņ cita. Realitāte ir tā, jā, aptaujot Latvijas jauniešus, mēs redzam, ka IT ir gadiem, teiksim, tā joma, kas viņam ir interesanta. Bet, liels bet, tas ir, kāpēc tad viņi to neizvēlas? Kāpēc studentu skaits nepalielinās universitātes? Un mēs redzam šeit, jā, kā Generation Z, ka tā jauna paudze, viņi sāk skatīties uz radošām profesijām. Man arī atklāts jautājums, kāpēc tā notiek? Kāpēc viņi to izvēlas? Kāda tad būs tā nākotne? Ja es zinātu, es noteikti ar jums šodien padalītos. Jā. Ja es zinu, kas būs rīt, pēc gada, pēc 2, jā, bet es nezinu. Bet par ko esmu pārliecināts?
tehnoloģijas, ekonomika, viss attīstās pa spirāli, tas ir viens. Un otrs, viss attīstās loģiski. Ja mēs paskatāmies tehnoloģiju attīstību tur pēdējos 30 gados, tad viss sākas ar personāliem datoriem, ar Microsoft, ar Apple. Tad Rise of internets, visiem sākas internets, kad parādīs internets, un tad kompānijas sāka ieviest sistēmas, un tad šeit iet runa par ražošanas sistēmām vai resursu plānošanas sistēmām, kas neko citu nedarīja, ka vienkārši palīdzēja efektīvi plānot resursus, piegādes ķēdes, lai saražotu produktus. Uzņēmumi iemācījās ražot, efektīvi ražot, par labākām cenām. Un tad, kad viņi to saražoja, tad nākamais bums bija klientu vadības sistēmas. Un kā bija viņas vajadzīgas? Viņas bija vajadzīgas, lai saprastu, ko tad cilvēki grib pirkt. Labi, mēs tagad ražojam ļoti efektīvi. Ko tad cilvēki pērk? Un tad klientu vadības sistēmas bija tieši tās, kas atbildēja uz to jautājumu. Ko cilvēki pērk, cik daudz viņi pērk, ko viņi gribas pirkt nākamo, kā labāk atbalstīt tos cilvēkus, ko pārdot tālāk. Un tad sākas digitālas transformācijas laikmets. Uzņēmumi digitalizē visu, kas kustas un nekustas. Visu. Un tad viņi izdomā, tagad mēs visu digitalizējam, viss tagad ir digitāli, un mēs gribam to ielikt mākonī. Jā, lai risinātu konkrētus challenges. Tas ir jaudas pīki, uz priekšu atpakaļ, tas ir extendability, interoperability jautājumi un tā tālāk. Mākoņu risinājumi izrādījās ļoti, ļoti labi tur, kas īstenībā nekas nav cits, ka vienkārši datu centri, kas pieejami vienkārši visiem. Un tas bija efektīvs risinājums. Atkal tas bija efektīvs risinājums. Mēs runājam par efektivitāti. Nu jā, cloud, hyperautomation, viss iet uz priekšu. Bet kas to virza? To virza cilvēki, jaunieši. Viņi ir nākošie tie virzītāji. Un es teiktu tā, ka tehniskas prasmes būs vienmēr noderīgas, pieejamas, pieprasītas un tā tālāk. Bet jauniešiem arī jādomā par personīgām prasmēm. Un no manas skatu punkta tas ir tas, kas vajadzīgs. Tas, kas vajadzīgs man, kā uzņēmējiem, un visiem pārējiem. Un tad tas ir jūsu darbs pateikt jauniešiem, tehniskas prasmes ir labi, bet arī personīgas prasmes ir jātrenē. Un es teikšu tā, tagad klienti principā no programmētājiem vai no tiem koderiem vairs nesagaida tikai to, ka tie programmētāji māk programmēt. Nekāda gadījumā. Tagad klienti sagaida, ka viņš var programmēt, viņš var konsultēt, viņš var dalīties ar viedokli, savu viedokli aizstāvēt un tā tālāk. Māk runāt. Un tā runāšana ir īstenībā iet ļoti labi ar to GenAI popularitāti. Kāpēc GenAI sāka būt populārs? Tāpēc, ka viņš iemācījās runāt. Dažreiz studentam es prasu, kāda ir populārāka valoda, ko jūs varat nosaukt. Un cilvēki man sauc Java, JavaScript, tur C++, un tā tālāk. Es viņam saku, pilnīgi noteikti piekrītu, bet man liekas angļu. Jā, jo runājot angļu valodu, jūs varat aptvert lielāku auditoriju. Tas arī mans message jums. Jā. Jūs esat tie, kas to dara, kas jauniešus atbalsta no pirmiem soļiem, kas to dara visu laiku un nodrošina tad viņu ienākšanu tirgu. Paldies jums!